Какой вопрос чаще всего встречается за всю историю канала? Как ты думаешь? Что с машиной? На третьем месте этот вопрос. А что на первом? Почему мы именно снимаем на латышском языке? А на втором месте что? Почему мы больше не выпускаем видосы? Типа надо начинать? Наверное, да. Я не знаю, как начать. Damas un kungi, BH Records, kataloga sāksim stāstu. Kā jau visiem ir zināms, vai atcerās, kas skatās, ka BH atgāzes nevar iziet. Un ko lai es izdarīju, lai iziet tos CO, CH rādījumus normās? Manus pirmos divus mēģinājumus jūs jau redzējāt. Ot šeit. Bet bija arī trešais mēģinājums, kas bija neveiksmīgs. Tur CO neizgāju, bet vēl klāt pielika divnieku par arku. No iekšpuses bija izpūvis, un viņi to pamanīja. Kā iepriekšējais reizes nepamanīja, es nezinu. Karoči, es sapratu, ka sistēma nekādīgi nesanāks, kas lika aizdomāties, ka tomēr vajag skatīt nopietni sagatavoties. Baigi jau negribējās, bet, nobriedu tomēr izjaukt motoru un salikt tur jaunas detaļiņas. Jā. Kompresija bija 7 kg visos 4 cilindros, kas liecināja, ka motorā ir 100 punkti jālien iekšā. Kādi tur bija virzuļi smuki ar tādu nagarčiku labu, bet gredzeni nebija izdiluši. Kā pārbaudīt gredzenu stāvokli? Tu to gredzenu ņem no virzulīšai, bāz iekšā cilindrā, tur ar virzuli ieliec tā, lai viņš taisni stāv. Un tur ir tāda škirba, tajā škirbā, kas ir saucamā cipulavoj zazor. Un tur mēri to biezumu viņam, cik viņš ir plats. Un konkrēti šitie gredzeni bija tie, kas iekļāvās normās, kas nozīmē, ka gredzeni nav izdiluši. Bet kompresija kaut kur zūd. Jautājums, kur? Protams, ka vēl viens variants, tas ir galva. Kā izrādījās, es paņēmu galvu, beņu pielēju visos šitojos cilindros, un visi izplūdes vārsti, pilnīgi visi apmīzās. Pilnīgi. Viss slapš bija. Uzreiz pat nevajadzēja ar kompresoru papūst tur, lai kaut kādas bumbuļīšas tur lidotu ārā gaisa bumbuļīša. Puzirki. Kā ir raznica? Pohu. Es starp citu lašāra. Tāpēc, ka, kad galvu noņēmu, es uzreiz nepaskatījos uz to vārstu stāvokļa. Bet uzreiz gāju uz virzuļiem, tāpēc, ka es biju pārliecināts, ka gredzeniem dirsa ir. Tā, ka man liekais darbs bija izdarīts. Lai virzuļus dabūtu, tur nav tik vienkārši īstenībā. Jāņem no eļas sūknis, padons. Lai padonu noņemt, ir jāskrūvē nost pa dramniku. Lai pa dramniku noskrūvēt nost, uz kura stāv motors, ir jāceļ motors un kaut kā jāuzliek viņu, lai viņš apakšā nenokrīt. Un tikai tad tu varēsi dabūt ārā virzuļus. Bet kā ir? Visu sadomāju pirkt. Visas detaļas. Gredzenus, praklātkas, visas vklādeši, visus sīkumus, kas ir maināmi, visus pamainīt. Starp citu, rakstiet komentārā, kā jūs domājat, kāda cena sanāca? Cik viss apgājās, visi tie sīkumi, kas tur ir iekšā motorā. Pierakstīja? 170 eiro aptuveni viss apgājās ar visiem sūdiņiem, visiem sīkumiem. Kā domājat, tas ir daudz vai maz? Apmīzušies vārsti. Apmīzušies vārsti izskatījās aptuveni vot šitā. Bet tas nekas traks, pāris stundas un viņi izskatās vot šitā. Kā viņus savas šitādā kārtībā? Neteikšu, ka viņi tādi jau ideāli ir, bet, savu funkciju pilda. Tur nekas sarežģīts. Parasti divi varianti. Vai ar minivantusu
un vai nu ar skrūvgriedzi. Starpā ieliec pastu un pulē. Un pirms šitā vēl ar naždaku vajag to visu nagarčiku noplēst nost. Gan no tās vietas, gan no klapaniem, jo viņiem ir piedegums baigais palicis. To visu notīri un tad ar nopulē. Un tā visus 16 klapanus. Lai viņus atpakaļ salikt, tās atsparītes saspiest. Bija tāda, es nepaņēmu viņu līdzi. Tā pofik ieliksim te kaut kur kadru. Izskatās viņa šādi konstrukcija. Ar viņu saspaidīja iekšā tos visus 16 gabaliņus. Atsparītes saspiet. Ir vēl tas čakars, bet, pāris nervas šūnas izmetīs ārā un visi 16 vārsti būs iekšā salikti. Tālāk, visa procedūra, kad sadarīta, visi vārsti uz vietas, atkal beņu pielēju virsū. Neviens klapans netecēja, pat arī papūta ar kompresoru, nekādi burbuļiki nebija. Galva gatava. Tad ķeros klāt pie apakšas, sapucēju visus virzulīšus, visu saliek iekšā, samet, un motors saskrūvēts un kapitalka gatova, ja to var nosaukt par kapitalku. Kā es teicu, ka skatēji bija pamanījuši, ka tai arkai no iekšpuses ir izpuvis. Par to ielika divnieku. Ko tur ko domāt? Ielāpu kaut kādu iekšā čiks un viss, un gatavs braucu skati. Bet paskatījos, tur nav tā, ka vienkārši ielāpu. Tur labi vien viss ir izpuvis. Tad es arī aizgāju otrajā pusē pārbaudīju, un tur arī viss bija dirsā. Izrādījās, ka nezinu, kāpēc pie pirkšanas to neizskatīju, bet, kā ir, tā ir. Aizvedu uz metināšanu. Tur kaut kā padomāju, ka tur ir vērts vispār tad jau visu taisīt. Tur es arī slieksnim tajā pusē izbakstīju ārā caurumiņu no priekšpuses, tur arī nācās metināt. Karoči, visas šitās briesmas tika savestas kārtībā, kaut kā sakrāsots un aizvests uz skati. Bļaļ, kur neiedeva skati? Neiedeva un viss. Pārlasīts motors, savas kārtībā visi tie divnieki. Skati nedabūja. CO mazāks ir palicis. Bet normās vienalga neiekļaujies. Man palika vienīgais variants, ka ir jāliek oriģinālo izpūtēju iekšā, un tad varbūt kaut kas sanāks. Es sāku zvanīt pa visām razborkām oriģinālo, tāpēc, ka jaunu oriģinālu pirkt, tas ir kaut kas uz nereālā. Visas razborkas zvanīju, meklēju izpūtēju ar visu kaķiku uz šito motoru. Visi ir nodevuši. Visi ir vienkārši pārdevuši viņus metālužņos vai kur viņus tur nodod. Nevienam nav. Visu Latviju izzvanīju, visu pilnīgi. Izrādījās, ka ir vienam čalītim Facebookā bija izlikts katalizators no šitā motora sērijas. Zvanīju viņam un gāzu uz Rīgu. 300 km uz turieni, izpūtējis bagāžniekā, 300 km atpakaļ. Sametināt, salikt iekšā un uz skati. Un tikai tā es dabūju skati, bet arī ne tik vienkārši. Tur ir tāds moments, niansīta neliela notika. Es iebraucu skatē, skatos uz inspektoru, es domāju, jau viss, pilnīgi būs viss kārtībā. Izpūtējis, oriģinālais, viss kā vajag. Es skatos viņam acīs, viņš pagriež uz mani galvu un rāda šitā ten. Es domāju, ko vēl tam spainim vajag? Ko vēl vajag? Viss ir izdarīts. Bet tomēr viņš tur gāzi pedāli paspaidīja, uzsildīja kaķiku un tad normās tomēr tā mašīna iekļāvās. Un tā skata tika dabūta. Нахрена ты снимаешь? Так ты ответишь на вопрос, почему мы снимаем только на латышском языке, а не на русском? Как сказать? Просто патриот.
сердце Латвия, гражданины Латвии, все такое. А есть в планах переходить на русский язык? Ну, возможно, бы на русскую аудиторию тоже можно было бы что-то поснимать, но это точно мы будем делать на другом канале. Это стопудово, потому что сейчас на этом канале уже аудитория как бы подрастает та, которая, ну, на латышском в основном говорит. И если мы тут переобуемся на русский, может, они пошлют нас потом и отпишутся. Также, ну, не хотелось бы. Ну, я так думаю. Ответил на твой вопрос? Да. А почему так долго видосы не выходили? Считай, почти полгода прошло, ни одного видео, ничего, неизвестно. Все спрашивают, интересуются, куда пропали. Ну... Лето! Надо было отдохнуть. Сейчас вот лето закончилось, начнем опять снимать. Как? Сойдет? Да, вполне. Ну а с Бэхой что будет дальше? Это будет ибо проект, еще какой-то делать, или просто все, повседневная машина твоя? Не, это проект, он есть проект, но... Я думаю, что это наш не последний видос по поводу Бэмки. Я думаю, что... Еще будем снимать что-нибудь. Зима вот скоро наступит, снег выпадет. Будем дрифтить. Экшен устраивать. Ответил на твой вопрос? Или ты хочешь еще что-нибудь знать? Вполне ответил, я думаю, да? Ну ладно. А это что за червец стоит? Я думаю, это мы оставим в следующей серии.